Dievs tev neusticās. Arī evaņģēlijos mēs lasām kādu vietu, kur uz Jēzu sāka ticēt daudz ļaudis, bet viņš viņiem neusticējās, jo viņš tos pazina. Dievs tev neusticas, bet viņš pats ir uzticams, arī tad, kad mēs tādi neesam. Un ko es cenšos pateikt? Dievs nav salicis visus solis vienā groziņā, un viņa pestīšanas plāns un viņa otrās atnākšanas un valdīšanas plāns nav atkarīgs no kādiem konkrētiem cilvēkiem. Lai gan ir kādi, kuri izskatās vai sevi nesit, kā viņi būtu ļoti svarīgi, mēs esam tur atmodas nesēji, mēs tur esam apostoliskas balsis. Ne, apostoļi jau bija, un viņu balsis vēl aizvien skan caur svētajiem rakstiem. Un ja tu negribēsi un neatsauksies Dieva balsī un tam, kā viņš gribētu darboties caur tavu dzīvi, viņš atradīs kādu citu. Cilvēki izvēlēja Saulu, un Dievs viņiem to deva. Bet tad, kad Sauls atkrita, Dievam jau bija sagatavots Dāvids. Bet no otras puses ir svarīgi mums padomāt kā ticīgiem cilvēkiem, ka mums ir jābūt uzticamiem. Un Dievs sagaida, ka mēs būsim uzticami. Nevelti Bībelē rakstīts ir, lai mūsu jā ir jā un mūsu nē ir nē. Un lai mēs neesam pārsteidzīgi kaut ko apsolīt vai lūgt vai zvērēt, jo tas kungs sagaida, ka mēs būsim atbildīgi, ka mēs būsim uzticami. Un tas ir viens no gara augļiem – ticība vai uzticamība, uzticība. Tāpēc padomā par visām tām reizēm, kad kādā personīgā lūgšanas vai bēdu laikā vai kādā slavēšanas vakarā vai konferencē tu esi pacēlis roku un solījis un lūdzis un kliedzis un zvērējis, ka nu tik tu darīs, nu tik tu dzīvo svētu dzīvi, nu tik tu kalpos, nu tik tu sludinās evaņģēliju, bet to visu tu aizmirs jau nākamajā dienā vai tajā pat vakarā. Vai tas ir tas veids, kā mums ir jātiecas pret to kungu, vai mēs godājam Dievu, vai mēs bīstamies viņu, vai mēs apdomājam to, ko mēs runājam, ko mēs sakam, jo Bībele saka, Salmana mācītāja grāmatā, ka ja mēs kaut ko solam, tad mums arī tas ir jāpild, mums arī tas ir jādara. Bet nu kāds teiks, kā ir, ja tu esi apsolījis kaut ko, kas ir nepareizs, kas ir grēcīgs, ko mums nevajadzētu darīt, vai tik un tā tev tas ir jādara? Protams, ka nē, nožēlo, atgriezies, maini savu dzīvi, pārstāj ticēt un solīt nebibliskas, nepareizas lietas, kuras Dievs tas kungs nevēlas, jo viena nepaklausība vai ļaunums tai nevajadzētu pavairot arī citu, bet tas, ko tu esi solījis, tas, ko tu zini labu darīt, nu tad, ja tu esi solījis, ja tu to gribi, ja tas ir tas, kas ir tavā sirdī, nu tad šis ir laiks, celies un dari, celies un paklaus, celies un atstāj, celies un seko, šis ir tas laiks.